Ko tad darīt, ja es jūtos iegrābusies? Vat es tagad nezinu, ko darīt. Man ir aizņemts telefons, es nevaru nocitēt jautājumu, bet jautājums bija par to, kad tātad viņš dod man visu savu naudu, tāpēc, ka es viņam prasu visu savu naudu, visu savu algu viņš atdod man, bet man tāpat ir par maz. Viņš nevar nopelnīt, nemāk nopelnīt tā, lai man pietiktu, tāpēc man arī ir jāstrādā, un tāpēc es eju strādāt tā kā ar to tādu, bļāviens, man ir jādara tas, ko es negribu darīt, ja? Tāpēc jūties tagad vēl vainīgāks, tāpēc, ka tu man nevari nodrošināt ar to visu, ko es gribētu, ja? Un tu esi izvēlējies tādu princesi, tā kā davai, pieņem manas kaprīzes tagad, un domā vecīt, kur nopelnīt vairāk, ja? Kā sevi nomierināt, kā pārstāt viņu presēt, kā vispār būt laimīgai un dzīvot normālu dzīvi šajos apstākļos, kur tu nesaņem pietiekoši daudz, cik tu gribētu, ja? Un kur meklēt šīs te izejas, ja gadījumā ir tā, kad es negribu samierināties un dzīvot tiešām, tā knapinoties, jo šobrīd es jūtos, ka brīžiem es jūtos, ka man vajag knapināties, un es tā negribu, man tā nepatīk, un ko man tagad darīt, ar ko man sākt, kā man neizšķirties no viņa, un kā viņam paskaidrot, ka viņam ir jāiet un jāpelna vairāk. Šeit tu sapratīsi, ka viss nav tik traki, ka tev nav jāmaina partneris, tev nav jāiet Rimī kasē jāsēž, tev nav jādomā tagad, kur dabūt kaut kādu nereālāko summu tam, lai, ka tev tas viss ir jādomā tagad, vai arī tagad tev ir jāsēž un jāgaida, ka tad, viņš izdomās, ja? No šī visa ir viena izeja. Pirmām kārtām tev ir jāsaprot, tev ir jāapsēžās un jāizrunājas ar viņu un jāsaprot, vai jūs vispār skatāties vienā virzienā un cik ļoti jūs skatāties vienā virzienā globāli. Tā kā, kur jūs gribat abi divi kopā būt pēc gadiem, ja? Vai vecumdienās, vai visideālākajā variantā, kā tieši šobrīd, jo tas skatījums var mainīties dzīves laikā vairākas reizes, protams, ja? Bet tieši šobrīd, kā tu redzi jūsu vecumdienas un kā viņš redz jūsu šīs te vecumdienas un kurās vietās, kas pirmām kārtām, kas viņam ir prioritātes un kas tev ir prioritātes tieši kam būtu jābūt šajās te vecumdienās un kas ir pilnīgi un kategoriski nē gan viņam, gan tev. Un vienkārši paskatīties, cik ļoti jums abiem šeit sakrīt vispār vērtības un domāšana, ja jūs vēl līdz šim par šo neesat runājuši, ja jūs vēl neesat salīdzinājuši, kur jūs abi redzat sevi vecumdienās, ja, tā kā kur viņš redz jūs abus kopā un kur tu redzi jūs abus kopā vecumdienās, par to ir obligāti ar steigu jāparunā pirmām kārtām, lai tu varētu saprast, kas vispār tev pat cilvēku ir blakus, ja? Un otrām kārtām, lai tu vari saprast, vai jums tiešām ir pa ceļam. Tāpēc, ka šīs lietas īstenībā ir jāizrunā vēl pirms attiecību būvēšanas, jau pirmajā randiņā, pirmajā tikšanās reizē jau ir jāizrunā un jāsaprot, vai jums būs pa ceļam vai nē. Bet, pa lielam šis var būt izšķirošais, lai tu saprastu, vai tiešām tas ir īstais cilvēks un vai tiešām jūs varēsiet būt kopā līdz mūža beigām. Tāpēc, kad, ja jūs mūža beigās, katrs kardināli atšķirīgās vietās sevi redzat, ja viņš redz vecumdienās sevi Āfrikā, kaut kur, es nezinu, starp kaut kādiem ziloņiem, tu redzi sevi, nezinu, kaut kur Krievu teātrī uz skatuves, ja? Skaidrs, ka jūs nevarēsiet būt kopā vecumdienās. Vapšam, es ceru, ka šeit viss ir saprotams, ja? Tas ir ļoti svarīgi, lai jums ir kopīgs mērķis vecumdienās, uz ko jūs kopā ejat, ja? Jo, jā, protams, kamēr tev ir 20, 30, 40 gadi, tev liekas, ka tu mūžīgi būsi jauna, bet, redzi, mēs jau visi neapzināti strādājam jau tagad
jau šajā vecumā šobrīd, priekš foršām vecumdienām. Neapzināti, bet mēs uz to ejam. Un forš, te ir atslēgas vārds forš, mums katram ir pa savam. Katrs mēs šo te foršumu redzam pa savam. Kādam forš ir kaut kur atpūsties, sauļoties, zvilnēt pie baseina, kādam citam forš ir ar milzīgu mazbērnu baru, kas skraida te pa zālienu. Man viss pagalms ir pilns piekrāmēts ar slitkalniņiem, batutiem, piepūšamajām atrakcijām, burbuļu kaut kādiem baseiniem, lai tikai man, es esmu strādājusi visas dzīves garumā, lai tikai es zinātu, ka man vecumdienās pie manis brauks visu laiku mazbērni, Un, ja tu redzi šīs savas vecumdienas šādi, bet tava otra pusīte šīs vecumdienas redz kaut kur zvilnot pie baseina, un tas viņam ir pats galvenais un svarīgākais, un galvenais, lai pēc iespējas mazāk bērni, un pēc iespējas mazāk trokšņu, un pēc iespējas mazāk vispār kustību, jo man gribās slinkot, man gribās neko nedarīt, tad, te tiešām var mēģināt kaut kā apspēlēt un teikt, var gan darīt, Protams, ka var, bet tajā brīdī, kamēr būs šī pilnā māja ar mazbērniem, otrs cilvēks jutīsies neforši un visu laiku sapņos par to dzīvi, atlikto, kas būs kaut kāda tad, kad mēs atkal aizbrauksim un varēsim zvilnēt pie baseina. Un mēs visi tiecamies ideālajā variantā, lai mums katra diena būtu maksimāli laimīga un lai mēs katru dienu maksimāli varētu izbaudīt nevis es tagad pusmūžu cietīšos, lai pēc tam otro pusmūžu būtu kaut cik, justos kā cilvēks, kaut cik laimīga, Ideālajā variantā esmu laimīga jau šodien, bet es domāju par to, ko es šodienā varētu vēl pievienot klāt, kaut kādas savas rīcības, darbības, domas, rituālus, tā, lai vēl atlikušo mūžu daļu es varētu būt vēl laimīgāka. Tā kā, es jau esmu laimīga tagad, viss jau tagad ir riktīgi forši, bet pēc tam es arī būšu laimīga. Nevis es iztērēšu visu sevi šodienā, tā, lai rītdienā nekas nepaliek. Bet es šodien dzīvoju jau laimīga, esmu laimīga, bet es zinu, ka man arī rīt, parīt, aizparīt un vecumdienās būs riktīgi forša dzīve, Un ja viens no partneriem dzīvo tā, un otrs dzīvo, atliekam tikai uz vecumdienām jāatliek, šodienā mēs nedzīvojam, mēs atliekam tikai uz rītdienu, šeit mēs nonākam pie nākamā konflikta situācijas, galīgas nistikovkas, kur divi pilnīgi dažādi cilvēki mēģina viens otru sev pielāgot, pieslīpēt, Ja ir viens cilvēks, kuram visu laiku liekas, ka ir visu laiku jākrāj un nedod Dievs lieku naudu neizterēt un visu laiku tikai jāatliek rītdienai, parītdienai, vecumdienai, otram gribās baudīt šodienu, gribās visu iztērēt jau šodien, uz rītdienu neko neatstāt, rītdienas labā neko šodien nedarīt, tad arī būs daudz strīdī, Tā kā izanalizēt vienkārši, cik jūs katrs atsevišķi, kur jums katram atsevišķi ir katra jūsu stiprās puses un katra jūsu vājās puses, kas jums liek justies slikti, kas jums liek justies slikti gan vienam esot, kur tu pat viena būdama jutīsies slikti, ja tu nezini šo te savu mīnusa pozīciju, kurā tu jūties slikti, kurā tu jūties nevērtīga, kurā tu jūties nenovērtēta, kurā tu jūties vai bailes, vai tādā trauksmes stadijā, Kur tu saproti to, kad, ko es varu darīt lietas labā, lai es šodien neesmu šajā te mīnusā, pati par sevi viena pati, Ja tu šo saproti, tas jau ir superīgi, bet ja tu šo nesaproti un vēl pārī arī otrs cilvēks to nesaprot un vēl jūs viens otram translējat un spoguļojat katru dienu to, ka tu esi mīnusā, tu esi mīnusā, tu esi mīnusā, tas vispār kļūst ar laiku neizturami. Tāpēc šeit ir jāapskatās vispār kopīgais mērķis, uz kuru jūs ejat, Nākamā lieta, kādās vispār dzīves situācijās, kādās dzīves pozīcijās, izejot no kādiem vispār piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, tu vai viņš jūtās mīnus pozīcijā. Te ir jāizanalizē un jāpaskatās,
kas tieši ir tas, kas uzvelk tevi, kas tieši ir tas, kas uzvelk viņu, un priekš kam tev visu to, par ko tu tagad sapņo, jo tad, kad tu esi savā vietā, kad tu dari to, kas tev riktīgi patīk, padodas, tev vispār nav problēmas domāt par to, ka tev jānopērk jaunas kaut kādas lupatas, jaunas kaut kādas, nezinu, kaut kādas tādas lietas, ar kurām tikai piekrāmēt savu dzīvi, tā kā lai aizkrāmētu tos savus deficītus, kuri patiesībā ir šeit vai šeit, ja? Tie deficīti, tu nevari uz plāzu aizbraukt viņiem pakaļ, uz Akropoli aizbraukt viņiem pakaļ, tu nevari. Tas ir kaut kas daudz, daudz grūtāk dabonams, ko tu nevari vienkārši aizbraukt uz veikalu un nopirkt, un tieši tāpēc arī ir tas, kad viņš tev spoguļo, viņš tavā izpratnē ir vainīgs, ka tev tā nav, ka tu nevari tagad aizbraukt uz veikalu un nopirkt, ja? Bet kāpēc? Un šeit mēs nonākam pie simptoma, kurš tev spoguļo tavu deficītu, kas īstenībā nav nopērkams veikalā, bet līdz kuram tev vajag aizrakāties, lai ieraudzītu un saprastu, kāpēc man to vajag? Kāpēc es tagad esmu gatava no viņa spiest ārā visas sulas, lai man būtu tas, ko es tur ieraudzīju, kas tur ir Jutai, ja, piemēram, vai ko es tur ieraudzīju, kas tur ir vēl kaut kādam citam, ja, vai tādu mašīnu tā kā viņai, ja, tur, piemēram. Kāpēc tev svarīgāk par tavām attiecībām ar otro pusīti, par tavām attiecībām ar taviem bērniem? Kāpēc tev šobrīd svarīgāka ir šī te materiālā lieta? Jā, tas ir svarīgi. Jā, tas ir tāds kā, vispār iemesls, kāpēc censties strādāt, ja, tad, ir jābūt šim te vēlmju sarakstam, lai izejot no šīm te vēlmēm, nāktu šī te motivācija un nāktu šīs te pareizās darbības, ar kurām tu soli pa solim nonāc, ja, līdz šim te risinājumam, līdz šim te, tā kā finansiālajam risinājumam, līdz tam, kas tev ir vajadzīgs, ja. Bet, ja tu neredzi to īsto iemeslu, kāpēc tev to gribās, tad, pat tad, kad tu to dabūsi, tev nebūs ne tā prieka, tu nevarēsi arī apstāties, ja nav runas par to, ka ja tu apstāsies un tagad būs viena diena, ka tu nopirksi visu, un tad viss būs riktīgi čotka. Nekad tā nebūs, ka tu nopirksi visu, un ka tu varēsi viņam pateikt, zini, ko es tevi lieku mierā, tagad tu esi malacis, tu man nesi nopircis visu, ko es gribēju, ja? Vai arī, ka tu pati nomierināsies, un tāda viss, tagad šodien es beidzot nopirku visu, es tagad nopirku pēdējo lietu, par kuru es sapņoju, viss tagad man vēlmju sarakstā vairs nav ko likt, man nav ko rakstīt, un man nav dēļ kā vispār censties, ja? Mēs jau neejam uz to pareizi. Mēs ejam uz to, ka mēs, protam, novērtēt to, kas mums ir šodien, tiecoties uz reālām lietām, maziem solīšiem, pareiziem, mazajiem solīšiem, tiecoties uz tām lietām, kuras reāli ar šodienas resursu, kas man ir šeit, ko es varu radīt, ko es varu saražot, kā es varu kādam citam palīdzēt ar savu reālo resursu, kāds manī ir šodien. Es varu palīdzēt citiem, līdz ar to es varu jau pietuvoties nedaudz tam savam mērķim. Ja? Nevis, ka es tagad skatīšos uz citiem, kam ir kaut kas riktīgi daudz, kā nav man, un tagad domāšu, tātad man rekur ir vīrietis, un es zinu, ka vīrietim ir jānes mājās mamuts, tāpēc es prasīšu no viņa, un es prasīšu tik ilgi, kamēr es to nedabūšu. Ja es to nedabonu no viņa, tad es to mēģināšu dabūt pati, bet es viņam vēl parādīšu, kur vēži ziemo, tāpēc, ka tas īstenībā ir viņa uzdevums, un es parādīšu, kāds viņš ir lupata un niecība, ja viņš nevar dabūt to, ko man vajag, ja? Tas, te mēs tiecamies nevis pēc laimes, harmonijas un balansa vispār pasaulē visumā kā tādā, kur mēs esam kā tāda rīktīgā, tāda foršā, čadīgā, čaklā bitīte, kas darbojās visuma labā un visums redz, kā tu centies, visums redz, ar kādiem gaišiem mērķiem tu to dari. Nevis vienkārši man gribās, man vajag, bet man ir rīktīgi foršs gaišs mērķis un es uz viņu eju,
Un man vienalga, cik daudz laiku tas prasīs, bet es zinu, kā pareizi, un es uz viņu eju, un visums ir man palīgs šajā visā. Tāpēc, ka es tiešām tiecos uz kaut ko foršu, kaut ko gaišu, un tur pat īstenībā nav svarīgi, vai man tas sanāks rīt, vai man sanāks pēc nedēļas, vai man sanāks pēc gada, tāpēc, ka tad, kad es to izdarīšu, man uzreiz jau stāv nākamais foršais gaišais mērķis, uz ko es iešu, ja? Un vispār maniem gaišajiem mērķiem nav beigu. Tā kā, jo vairāk visums man dod dāvanas par to, ko es izdaru foršu, jo vairāk man ir vēl nākamā motivācija sasniegt nākamo mērķi, un es pat nevaru tā apstāties, paskatīties un tāda, labi, mālacis, paglaudīšu, ja, tevi sunīt par to, ka tu izdarīji to, ko man vajag, ja. Priekš kam mums ir mūsu tuvinieki, priekš kam mums ir mūsu vīrietis? Tevs vīrietis, priekš kam? Kāpēc viņš ir ar tevi tagad, ja? Kāpēc tev ir doti tevi foršie bērni, kas ir ar tevi, ja? Pasaki vispirms paldies par to, ka tev viņi ir. Nevis sameklē viņos defektus un sliktās īpašības, ka viņi kaut ko nedara tā, kā tu gribētu, ja? Un vienmēr padomā, kur šajā uzdevumā, kuru tu esi uzlikusi, esi tu un ar kādu sejas izteiksmi tu skaties uz šo te uzdevumu, ja? Kāpēc tu esi sev iedevusi šo te uzdevumu? Viss, ko tu varēji izdomāt savā galvā, viss, ko tu varēji izsapņot, tas viss reāli ir piepildāms. To visu var izdarīt. Vienkārši nesteidzini sevi, vienkārši atrod cilvēku, ar kuru tu kopā varēsi iet, neskaitot dienas, stundas, darba dienas, ja? Kur tu nejūties kā darbā, kur tu to dari kā savu lielo dzīves misiju, un visums ir ar tevi, tāpēc, ka viņš redz, ka tu nevis radi vēl lielāku haosu un bardaku un musaru, reāli pērkot lietas, kuras tev nevajag, bet tu reāli ej uz gaišu cēlu mērķi, un tu palīdzi aizvien vairāk šo te harmoniju vairot pasaulē. Tā kā aizdomājies par to, kur tu vispār esi šajā te savu mērķu, ja? Kādi tev mērķi radīt, šo te mērķu īstenošanā, šajā te procesā, kur tieši esi tu un kā tu šeit darbojies, kā tieši tu šeit darbojies un ar kādām emocijām tu šeit darbojies. Vai tu šeit viņam mēģini likt justies vainīgam, vai tu viņu šeit liec pie vietas, vai tu tā kā kaut kā uzņemies iniciatīvu un aktivitātes par daudz un jau jūties nogurus no tā, ka tu par daudz dari, jo tu jau kā mamīte esi uzņēmusies šausmīgi daudz pienākumus, ja? Padomā, kur tu varētu darīt to pašu, ko tu tagad dari, savu foršo gaišo lietu, bet ar pozitīvām emocijām, ar pozitīvu iznākumu un reāli ar jūtamu iznākumu, ar tādu visumam redzamu, jūtamu foršu iznākumu. Padomā.